visu varu 68. pantu aicina tiesnesi Madaru Lapu-Kleinbergu dot svētus. Es, Madara Lapa-Kleinberga, uzņemoties tiesneša pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi un likumiem. Aicina tiesnesi Artu Puriņu dot svētus. Es, Arta Puriņa, uzņemoties tiesneša pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi un likumiem. Apsveic. Cienījumā ministrs kundze, cienījumās tiesneses, godātie klātesošie. Man jāsaka tā, ka šī nav mana pirmā ceremonija. Parasti šajās ceremonijās tieslietu ministrē sanāk labāk, juridiski pareizāk un precīzāk uzrunāt tiesnešus un vēlēt jaunieceltajiem tiesnešiem tādu labu ceļamēs. Bet es no savas puses šodien gribu teikt, ka man šī tiesneša zvēres pieņemšanas ceremonija ir īpaša, jo jūs abas esat dzimušas, augušas, studējušas un jau strādājušas pilnīgi brīvā Latvijā. Jūs esat faktiski tā cerība, tā jaunā tiesneša paudze, uz ko es domāju gan sabiedrība, gan mūsu saima, apstiprinot jūs amatā, gan es personīgi lieku ļoti liels cerības. Jo tiesas mainās, sabiedrības viedokļi mainās, bet jūs tikko zvērējāt kalpot tikai un vienīgi likumam un tikai un vienīgi spriest taisnu tiesu. Tas nevienmēr būs viegli. Būs brīži, kad būs neapmierināti. Būs brīži, kad cilvēki jautās jautājumus, kāpēc tieši tā, nevis savādāk. Un es jums vēlu to, ko jūs tikko solījāt, to, ko jūs tikko zvērējāt, katru dienu ievērot, katru dienu pamatot savus spriedumus un katru dienu balstīties tikai un vienīgi uz likuma normām. Taču es arī gribu vērsties pie tuviniekiem. No šīs dienas jums ģimenēs ir divas tiesneses. Būs dienas, kad varbūt viņas nāks mājā no darba, nepārāk priecīgas, jo diena būs bijusi smaga. Atbalstiet viņas, iedrošiniet viņas un neaizmirstiet, ka mājās viņas joprojām nav tiesneses, bet tikai jūs mīļās mammas, sievas, draudzenes, tuvinieces. Apsveicu vēlreiz un lai tiešām ilgi darba gadi spriežot tiesu un lai jums būtu vairāk prieka brīžu, vairāk gandarījuma brīžu nekā to smago dienu.